Žēlastība un miers ir mums visiem no Dieva, mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausīsim mūsu svētrunas tekstu šodien, kas ir pie Jāņa 1. vēstulē, 3. nodaļā no 13. līdz 24. pantam. Un apostols Jānis svētā gara spēkā tā mūs uzrunā. Bērniņi, nemīlēsim vārdiem, nedz ar mēli, bet ar darbiem un ar patiesību. No tā mēs zināsim, ka piederam patiesībai un varēsim savu sirdi viņa priekšā klusināt. Kā ja mūsu sirds mūs apsūdz, Dievs ir lielāks nekā mūsu sirds un zina visas lietas. Mīļie, kad mūsu sirds neapsūdz mūs, tad mums ir paļāvība uz Dievu. Un visu, ko mēs lūdzam, to saņemam no viņa, jo mēs turam viņa baušļus un darām to, kas viņam patīkams. Bet šis ir viņa bauslis, lai mēs ticam viņa dēla Jēzus Kristus vārdam un mīlam cits citu, kā viņš mums pavēlēs. Kas viņa baušļus tur, tas paliek viņā un viņš tanī, bet no tā mēs noskārstam, ka viņš paliek mūsos, proti no gara, ko viņš mums devis. Āmen. Debes Tēvs, svētī mūsu tavu vārdu patiesībā. Tavs vārds ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Sēžieties, lūdzu. Draudze Kristū, apostols Jānis brīdina par kādu pārpratumu, kas var izcelties un, diemžēl, bieži izceļas un notiek kristiešu vidū. Kad ticība Kristum izpaužas vienīgi vārdos un vārdiskos ticības apliecinājumos, neskarot cilvēku dziļāko būtību un neizmainot cilvēku dzīvi un neparādoties darbos. Vai tā ir un kad tā ir, to uzrāda bauslības spogulis, kurā mums tieši un bez izlikšanās bieži ir jālūkojas, lai ieraudzītu to, kādi esam, ka mūsu vecais garīgais es tomēr aizvien izpaužas un grib valdīt sirdi un grib valdīt dzīvi. Tādēļ kristiešu ticības dzīve ir sevis apzināšanās un grēku nožēlas dzīve. Un mūsu kristiešu Dieva bērnu un debesu mantinieku apžēlotais stāvoklis aizvien no jauna tiek apstiprināts grēku piedošanas evaņģēlija vēstī. Tādēļ mums evaņģēlijs jādzird un jāklausās aizvien no jauna. Tas ir it kā dzidrs veldzējošs un spirdzinošs dzēriens, ūdens, bez kura mēs garīgi nogurstam, izslāpstam un panīkstam. Tad mūs pārņem skumjas par mūsu grēkiem un nespēks tiem pretoties. Gluži kā Kristus līdzībā par aicinātajiem viesiem. Galdi ir klāti, evaņģēlija mielasts ir sagatavots, bet aicinātie viesi vilcinās vai nenāk. Aizbildinās ar aizņemtību, dažādiem darbiem un citām lietām. Tādēļ ik viens kristietis, ik viens ticīgais ir it kā ceļmalā uzrunātais klaidonis Kristus līdzībā. Un mums sevi jāapzinās kā necienīgu, tomēr droši jāiet un jāsēžas pie evaņģēlija mielasta galda. Tikai tur mūsu dvēseli paēd un tiek padzirdīta, ka izsalkums un slāpes pēc taisnības un pēc svētuma tiek remdētas. Mūsu sirdis kļūst priecīgas, mierīgas un labestīgas, ka no vārdiem un augstām idejām spējam pāriet arī pie mīlestības darbiem. Luters teica, ka mīlestības darbi netiek darīti Dievam, bet pirmkārt mums pašiem
un tad mūsu tuvākajam, kam tie tiešām vajadzīgi. Luters teica, ka mīlestības darbi vajadzīgi mūsu ticībai kā apstiprinājums, ka mūsu ticība vēl joprojām ir dzīva un ir īsta. Un arī apostols to tālāk paskaidro un raksta, ka no tā mēs zinām, ka piederam patiesībai un varēsim savu sirdi viņu priekšā klusināt. Ka ja mūsu sirds mūs apsūdz, Dievs ir lielāks nekā mūsu sirds un zina visas lietas. Tātad kristīgas mīlestības darbi vajadzīgi visvairāk mums pašiem, lai mēs būtu droši, ka piederam mīlestībai un ka mūsu grēku un mīlestības trūkums nav šķīris mūsu nepelnītās lieliskās algas un no dāvanas Kristu. Kā mazs bērniņš, kas iemācījies pastāvīgi spērt savus pirmos solīšus, un nu var iet un smej un priecājās un skrien, tā arī kristīgas sirds un prāts priecājas, kad piedzīvo žēlastību un spēj palīdzēt savam tuvākajam viņu bēdās, nelaimēs, vājumā, un spēja palīdzēt un iepriecināt citus, ka arī tie priecājas un dzīvo un var iet. Sen atpakaļ arhibīskaps Jānis Matuls man iedāvināja mazu kabatas formātu jauno derību un savā novēlējuma ierakstā norādīja uz 1. Jāņa vēstules 20. šo pašu pantu. Viņš ierakstīja, ka ja mūsu sirds mūs apsūdz, tad Dievs ir lielāks par mūsu sirdi un zina visas lietas. Es ilgus gadus, kad vien šos viņu ierakstus pa laikam aplūkoju un pārdomāju, nespēju saprast, ko šie apustuļu vārdi nozīmē. Kāpēc tie rakstīti, kāpēc viņš tos rakstīja man? Draugi Kristu, vai nav tā, ka mēs savu ticības dzīvi uztveram kā tādu mājas darbu vai kā tādu eksāmenu, kas mums patstāvīgi jāpilda, jāatrisina un jāpabeidz un jāiesniedz, un tad kādu dienu mūsu paveiktais būs jāuzrāda vērtētājiem debesīs. Un mūsu sirds bieži ir nemierīgas. Kā būs? Jo mēs sevi pazīstam. Zinām, kas mēs esam, ko darām un uz ko esam spējīgi gan labā, gan sliktā nozīmē. Un uz to apostols Jānis rakstīja šos brīnišķīgos mierinājumu vārdus, kas ir pats evaņģēlijs, dzidrs un veldzējošs kā svaigs ūdens, kā svaiga ūdens malks izslāpušajam. Kristus mīļais māceklis Jānis sava kunga vārdā mūs tā mierina, ka ja mūsu sirds mūs apsūdz, Dievs ir lielāks nekā mūsu sirds un zina visas lietas. Nebūs tā, it kā mēs vērtu tiesas nama durvis vai eksaminācijas zāles durvis un tad celtu visu, ko iemācījušies un darījuši Dievu priekšā, un tad viņš svērtu mūsu labos un sliktos darbus un liktu mums atzīmi, vērtējumu. Nebūs kā valsts eksāmenā, kad vērtētājs vērtēs studentu uzrakstīto pašu eksaminējumu nesaticis un par viņu neko nezinot. Ar Dievu bērniem ir savādāk, jo mūsu debesu Tēvs ir lielāks par visām mūsu pūlēm, uzvarām un zaudējumiem. Viņš ir lielāks par mūsu sirdi, kas mūs apsūdz, jo zina it visu, ko esam vai neesam darījuši. Viņš ir lielāks par mūsu grēkiem un nemīlestību. Un viņš ir blakus mums ik brīdi, ne tikai tiesas vai eksāmena zālē. Viņš ir blakus, kad darām labu, un viņš ir blakus arī tad, kad grēkojam. Un viņš zina visas lietas un apsola mums visu grēku piedošanu un debesis. Un viņš nevien zina visas lietas, bet arī vērš visas lietas par labu. Kā vēstulē romiešiem 8. nodaļā
ticīgajiem raksta apostols Pāvils. Un mēs zinām, ka tiem, kas mīl Dievu, raksta apostols, visas lietas nāk par labu, tāpēc, ka tie pēc viņu mūžīgā nodoma ir aicināti. Lai cik ļauni būtu mūsu grēki, un lai cik mazi būtu mūsu mīlestības darbi, Dievs Kristu ir darījis tā, ka visi tie nāk mums par labu. Ja vien mēs mīlam un pieķeramies Kristus evaņģēlijam un nelaižam to vaļā. Mācītais Roberts Feldmans kādreiz mēdza ierosināt un emocionāli aicināt pieķerties Kristus drānām, turēties un neatlaisties. Tā šie vārdi ir jāsaprot. Visi mūsu grēki ir samaksāti, un visi mīlestības labie darbi priekš mums ir sagatavoti. Tādēļ Sālamana līdzībā gudrība aicina. Atmetiet neprāta rīcību, tad jūs dzīvosiet, un ejiet pa atziņas un prāta ceļu. Dievišķā gudrība aicina uz evaņģēlijas svētkiem pie dievišķā pestīšanas mīlesta galda. Nāciet, viņi saka, viss ir sataisīts. Nav nekā lielāka un svarīgāka. Nav lielāka un svarīgāka dzīves apstākļi, kas liektu mums piedalīties brīnišķīgajos Dieva darbos. Un tālāk apostols Jānis raksta, mīļie, kad mūsu sirds neapsūdz mūs, tad mums ir paļāvība uz Dievu. Un visu, ko mēs lūdzam, to saņemam no viņa, jo mēs turam viņa baušļus un darām to, kas viņam patīkams. Lūk, kad mums ir šī Sālamana nosauktā ticības gudrības atziņa, tad ieraugām sevi, pasauli un visas norises citā gaismā, un mums tad ir paļāvība uz Dievu. Ka nekas mūs netraucē darīt to, uz ko raksti un pravieši un apustuļi mūs aicina. Tie tad ir mūsu ticības augstie brīži un augstās atziņas. Kad Jānis aicina nemīlēt ar vārdiem, tas nenozīmē, ka svēto rakstu vārdi un to skaidrošana būtu nesvarīgi iepratīm labajiem mīlestības darbiem. Nebūtu, nē, jo tikai ar rakstu vārdiem pie mums nāk svētā gara atziņa, dotā atziņa, kas mierina mūsu sirdsapziņu, kas mūs nepamet skumjās un bezcerībā, bet izved no tās un vairs neapsūdz. Bet tai rodas paļāvība uz Dievu mūsu Kunga Jēzus Kristus nopelna dēļ. Mūsu paļāvība uz Dievu ir Kristus ciešanās un rētās un nāvē pie krusta, ka mūsu grēki tur miruši kopā ar Kristu un mūs vairs neapsūdz. Un ticīga sirdsapziņa ir atbrīvota un mierīga un tiek atjaunot arī pat tad, ja krītam un grēkojam. Un tad mēs lūdzam saskaņā ar dievišķo gudrību un saņemam visas lietas, kas mums nāk par labu, gan šajā dzīvē, gan mūžībā. Un pirmkārt jau mēs lūdzam, kas spētu nepārkāpt un pildīt baušļus un darīt to, kas viņam patīkams. Un apostols raksta, bet šis ir viņa bauslis, ka mēs ticam viņa dēla Jēzus Kristus vārdam un mīlam cits citu, kā viņš to mums ir pavēlējis. No tā izriet, ka Dieva jaunais augstākais bauslis ir viņa dēla paša piepildīts. Un svētais gars mums šo ticības gudrības atziņu māca saprast, pieņemt un dzīvot un darboties tajā. Dzīvot un darboties, kā kristieši saka, darboties Kristū, ticībā visam, ko viņš darīs un ko viņš ir teicis. Dzīvot darbos, kurus viņš sagatavojas mums, ka varam tajos būt un pastāvēt.
tas kļūst saprotams vienīgi, varam teikt, Svētā gara gudrības skolā, kurā mācāmies, ka viss, ko vien labu esam darījuši, ir ne mūsu, bet Kristus darbs. To arī nozīmē apustuļa aicinājums mīlēt nevien vārdiem, bet arī ar sirdi un ar darbiem. Dzīvot Kristū, domāt par viņu vārdiem un darbiem un ļaut viņa mīlestībai izpausties arī mūsu dzīvē un mūsu darbos. Nevien bauslības likumu diktētos tev būs un tev nebūs, bet labestīgas mīlestības Kristus jaunā baušļa darbos. Un apostols raksta, kas viņa baušļus tur, tas paliek viņā. Un viņš tanī, bet no tā mēs noskārstām, raksta Jānis, ka viņš paliek mūsos, proti no gara, ko viņš mums ir devis. Tad arī mīlestības darbi, par kuriem runā apostols, neliksies kā atteikšanās un kā labprātīgi zaudējumi, bet būs ieguvums, prieks un sadraudzība Svētajā garā. Āmen.